pārsteigums gan pirmo reizi, gan otro reizi. Tas ir, nu, kā lai saka, tu dzīvo un nezini, kas var notikt ar tevi. Tā kā tas man bija ļoti liels pārsteigums, jo tomēr jau ir zināms vecums. Parasti es domāju, ka varētu, kā mans kolēģis viens izteicās, Igo Japiņš, ka viņam deva, ka vai tā viņš tiek galīgi vecs. Nu, tā laikam ir ar mums. Nu, es domāju, tas dzinējs jau viņš ir kā visiem, kas saistīti, tas ir sports. Nu, sports viņš tā kā ir Siguldas, tas sauklis, Sigulda aizrauja, tāpat aizrauja sports. Sportā, nu, droši vien tā dinamika, droši vien, ko var panākt, bet lielāko daļu noteikti kontakts ar audzēkņiem. Es uzskatu, ka man šie kontakti ir bijuši labi, ka mēs esam sapratušies un gājuši uz to, ko mēs gribējām izdarīt, jo nav jau vienkārši katru dienu trenēties. Un katrs cilvēks viņš var atrast priekš sevis ļoti labu un noderīgu sporta veidu, kas attiecās uz Siguldu, te vispār ir neierobežotas iespējas. Un to jau parāda arī mūsu daudzveidība, mūsu sasniegumos, kas ir Siguldā. Tā ka līmeni var sasniegt, bet galvenais ir neatlaidība un izvēlēties sev, protams, mīļāko un patīkamāko sporta veidu.